Mežsaimniecība, ekonomika un ilgtspēja. Šie 3 vārdi pēdējā laikā publiskajā telpā konfliktē arvien biežāk. Un neredzot mežu aiz kokiem, var šķist, ka nozares pievienotā vērtība ir relatīvi zema un mežsaimniecība klimatam nelabvēlīga. Varbūt tā jāklupē ciet, bet paskatoties uz kopējo bildi, mēs redzam pavisam kaut ko citu. Piemēram, vislielāko pievienoto vērtību un ar zemu emisiju intensitāti Latvijā rada apstrādes rūpniecība, taču apmēram 1/4 daļa no tās ir kokapstrāde. Un kokapstrādes produkti nonāk būvniecībā, un koksni, kuru nevar izmantot rūpnieciski, kļūst par vietējo energoresursu. Tātad, ja mēs aizklupētu ciet mežsaimniecību, šo nozaru emisiju rādītāji kļūtu augstāki, jo būtu jāpaļaujas uz neatjaunojamu resursu izmantošanu. Bez mežsaimniecības šī nozaru ķēde, kura nodarbina tūkstošiem cilvēku, maksā nodokļus un investē Latvijas ekonomikā, sabruktu. Protams, pazustu arī 6% no IKP, kuras veido meža nozara. Tas ir vairāk nekā mūsu valsts ārējās aizsardzības budžets. Un ekonomikas ministrijas mērķis līdz 35. gadam ir dubultot Latvijas IKP. Mēs nevaram atļauties bremzēt meža nozares devumu.